Jā, ļoti labi. Nu, var jau runāt par vecām lietām, par visu. Es jau esmu pēc specialitātes radiotehniķis. Un nav jau tā, ka tikai krāju vai vēl kaut ko es visu laiku nodarbojos. Teiksim, patreiz tāda interesanta aizraušanās meklēt meteoroloģiskās zondes. Ja? Tur ir vesels lērums, gan geogrāfija, gan kartes, gan GPS, gan ļoti daudz modernas tehnoloģijas jāizmanto, lai varētu atrast zondi. Zondes cilvēki jau vispār neiedomājās. Bricis viņiem panorāmā stāsta laika ziņas, kur tad ņem tās laika ziņas. Visā Eiropā, visā pasaulē regulāri tiek laistas meteozondes, un faktiski ar tām ar lielāko daļu nosaka laiku, teiksim, rīt parīt. Ir, protams, prognozes, kas ir no satelīta un tā tālāk, bet bez meteozondēm iztikt nevar. Viņas tiek palaistas. Man bija... Pēc tam aiziesim un paskatīsimies. Tad tas ir jums. Es principā es neatceros, ka man pēdējo reizi normāli nokritīs. Nē, tāpēc ir runa, ka ir jēga paskatīt tev antēnu. Mēs paprojamies ar savējo. Jā. Tā varam ir. Nē, līdz kaut kādiem 11 kilometriem viss ir ok. Man sākās problēmas pēc 10 kilometriem. Tur jau ir ar augstā sūdi. Tā jau jāņem antena. Man ir gan dipols līdzi, gan... Ideāls laiks. Ideāls, jau tāpēc. Tā ir tik forša laiku. Es teicu, man visa ziema šitāda. Jā. Super. Ņemam par ko. Kas kaut ko man tas dara? Bet, mēs te beigās dubļus sanesām, vajadzēs Jā, paprasti soli. Zini, kas ir par nepatikšanu? Tas, kā šitien atnāk... Esnes kabeli. Jā. Viņas raida tur koordinātes, temperatūru, visus meteoroloģiskos parametrus, un pēc tam viņas kaut kur nokrīt. Un tad tas process ir tāds... Cilvēks zina, kas ir geocachings. Un kaut kas līdzīgs ir mēģināt to zondi atrast ar dažādām metodēm, ar pelingāciju, ar GPS koordinātēm. Tāds, var teikt, hobijs vai kas, kā man parasti saka, priekš kam tev to vajag vispārībā? Detektori radio tie ir. Jā, tas ir radioaparāts. Bija kaut kāda jauniešu nometne, un tad mēs taisījām viņiem... Tādā biezā slānī. Viņi tak vajadzēja tur nometnē, visi lika kopā. Viņiem iztaisīja konstruktoru, un tad viņi saskrūvēja. Un viņi bija, mēs jau domājam, kur un kā, bet viņi bija reāli teltī ārā. Jā. Un dabūjas, drāti novilka, visi dabūja. Vēl dati nāk? Man kaimiņš ir, kurš regulāri makšķerē, un visi saprot, viņš ir makšķernieks, viss, bet zivis viņam negaršo. Te ir tāpat arī tas process, pabraukāt pa Latviju, paskatīties interesantas vietas un cilvēkus satikt, pastāstīt, kas ir meteozonda, visādi tur piedzīvumi ļoti daudz, bet tas tāds, teiksim, es esmu, protams, arī ar radio lietām apraidījis pasākumus dažādus, un visi Latvijas lielie salūti bija uz mani, visa skaņa radiotehniski, bet tagad salūti beigušies, Ukraiņiem esot troksnis nepatīk un tā tālāk, un mode tagad mainās. Tā kā nodarbojos jau ar visādām jaunākām lietām. Var izmantot? Bet šitas ir... Vai tā ir plēra? Nē, tā ir folija. Gatavs ir. Tām ne jau tikai ar vecu lūžņu, kā citi saka, meklēšanu un skrāšanu. Tu kaut ko izgriezīs, jau derēs no šitā te. Labāk ir vairāk nekā kaut kur kas. Vienkārši vajag N kondīciju SMA pārējiem. Jā. Viss būs izskaidrs. Man liekas, redz, tas kabels iet pa turieni. Viņš aiziet lejā noteikti. Un lejā viņš ieiet šitādā rorē. Jā. Viņš to tādu brutālu bogenu uzstājas. Respektīvi no mājas viņš iziet lejā. Jā. Caurulē. Tā. Un te ir tāda brutāla, nav brutāla, bet tāda baigi asā cilpa.
Nu, tas visu laiku viss bija normāli. Bet tā jau tas sākās ir. no Valde, es ar kādreiz biju smuks. Un vienas mašīna ar kādreiz strādāja un pēkšņi nestrādā. Tas viss ir normāli. Bet tad, tak jau cik jau, tak jau sen jau varēja salabot. Ne, nu, kas... Nē, nu redz, kas pa lietu. Viņi sakarā vēl ar tiem krieviem. Domā, varbūt arī, ka krievi Tieši tā, jo ka viņi krievi. traucē, viņi Jā. ir problēmas. Un tu jau arī uzskatīji, ka krievi ir pie vainas. Jā, jā. Bet mums Jā, izskatās, šī ka nav. gadījumā krievi taču viņi pričo. Redzu, man šitiem te bija lokāli, kas uztver bija 10, un tad, kad pārtrauc raidījumu, zondē viss pazuda. Jā, zonde... Momentā visi Bet noslēdzās. pazuda signāls no zondes, bet nevis pazuda Nu jā, nu, tas, ko zonde uztver tos satelītus, tas pazuda. Zonde neuztver Nē, satelītus. tā. zonde neatraida līdz šejienei. Tas ir, jo mums atraida. Ā. Jums neatraida. Nu, ir pīķis. 12.10 pēc tā laika bija 4 satelīti. Tad krievi bija uztaisījuši. Bija 12.10 bija. Nu, varbūt, ka viņi kaut ko tai zondē tur sajaus galvu. Jā. Bet, nu jā, un tad Bet mēs jau mūsu tur programma. zonde lido Nu rāda. jā. Zonde hubā ir. Zonde ir hubā, jā, bet varbūt ir cita lieta. No. Tas Jo mēs jau godīgi vienmēr... Tu jādomā par savu Tāpēc saprāta. Viens foršāk bija tādā tāda, līmenī, ka mājas veseli pieklāvēja visu. nesaprot, mums ir cits algoritms. Saka, nu, ot, redz, Nu jā, jo viņi jau, jo atceries toreiz, ka es uzliku citu frekvenci, man vienkārši Jā. negāja zonda un ideāli aizgāja. Šitā nosaka jūs, nu, Jo tāpēc, ka šitā te ir konstantā frekvence, ko it kā viņi ir kaut kāda Tā no sirds, saproti, no. Kā es domāju, viss ir ok. Nu, ko mēs, nu, ko mēs. Es nevaru mainīt, Nevar man ir jau tā vienā jābūt. paušā. Jā. Es taču esmu tikai izpildītājs. Jā, jā, jā. Nu, bet to 0,5 tu nevari. Nu, es nevaru, es varu uzlikt tādā gadījumā, ja man pieņemsim, nav, nu, man neiet, viņam izmet no programmas, jā, viņš rāda, ka viņam tas neiet. Nu, nepazuda, tu ir. Lai viņa lidoja. Zaras Un cik tad viņš vispār šodien, paskat, cik tad kilometri, viņš man 303, viņš man vispār, Jā, pēc bet es, būtības man vēl būtu jālaiž otra zonda, bet nu jēgas jau nav. jā, bet es ķeru viņu ar šito antenu bez problēmām. Nu, es neķeru viss. Mana zonda vairs neredz, tā kā neko vairs tas nedod man. Zonde jau ir, zonde ķer, ja šitas, tā tad iznāk tā, ka šitas visas koordinātas, visas zonde, mēs jau ķeram zondi no šeit. No, kāpēc man Ot. neķer? Ot, jā, te ir kaut Jo kas. man zonda pazuda viss. Jā, mēs ļoti labi ķeram. Man ne no pārējie satelīti arī ķer, bet man tieši zonda neķer. Nu, no zondes signālu, bet tad tas ir tas iepriekšējais grafiks, kur bija augšā to pītīt. Tad tur ir, Viņš jau man neiet vairāk. Neiet vairs, ne? Nē, viņš ir beidzies viss. Nevar bet pasakāt. tad tā ir, baidos, ka tā nav īsti problēma ar to, ka tas tomēr ir švaks signāls. No zondes vajadzēja ķert. Jā, mēs ļoti labi ķeram. Domā gudrās galvas. Jā, zonde satelītus ķer. Un viņa raida visas koordinācijas, bez kļūdas viss nāk lejā. Un tas ir. Tomēr varētu būt, ka arī kaut kas ir ar antenu, nav nepietiek. GPS antena noteikti.
Ne, GPS tad visdrīzāk strādā. Nu, bet GPS strādā, jā. Jā, GPS ir tas, Bet viņš vietējos, Jā, viņš rāda, cik lokāli, viņš- bet viņš neķer zondi. Jā, Jo zondē pazūd, tie vietējie jau bija, bija, jā, zonde, 10 vai bet cik. viņš no zondes vienkārši signālu Viņš nespēja neķer, pasaukt. jā. Sūdīgi ķer, nav pārējais. Ja pieliktu pie šitā kabeļa mūsu veķi, tad varētu pateikt. Nu, lai domā gudrās galvas, kas man? Nē, nu mēs jau teikt, jums jā, bet nu mums arī ir interesanti, un es jau, es pēc specialitātes esmu radiotehnikas, tāpēc jau es uzreiz te štukoju, kas tas ir. Jā, bet te iet pie mums strādāt, pa mūsējiem, viņiem visu laiku kaut kādi šitie te kaut kas viņiem tur atbrauc visi oi, es tagad. Jā, pārdā neaizsūtīšu datus, tos pašus, kas ir. Jā, te ir cita problēma, es domāju. Kad ir, jo zonde raida. Jā, ļoti. Nu, lai Vaisala domā, nu, ko es tur varu pateikt? Jā. Nu, Nē, nu tad, kad ir tas krievu traucētājs, tad viņš, tad gan mums tad viss te aiziet sviestā. Nu, uz Lietuvu negribi? Tālu. Nav mūsu jurisdikcija. Bet Jā. aizies viņam pajautāt. Nu, pajautā. Bļāviens sidi. Vajag vienkārši paņemt dipoliņu vai da jebko un izvilkt, ievilkt Jā, pa loku. tieši tā. Tu. Pamēģināt. Bet es domāju, ka ir barošana no šitās kastes. Un sektorus viņš nosaka, tur ir tromparators, kas pēcīgāko signālu. Un tad viņš dod uz šejieni, bet kā viņš ar kaut kādu ciparisku datu dod, kurš Ciparisku datu. kurš pasaka sektāru. Nu kā savādāk? Palaid jau. Kaut kā virziens uz to pusi. Uz to pusi virzienu. Jeb šo uz to pusi. Tev nav virzienu. Nē, uz to pusi. Nu, koordinātas vajag ierakstīt. Meklēt. Tie. Nu, viņas vajag ievadīt telefonā. Varbūt izstāsti, kā tas notiek, tas process. Nu, dits stāsts. Vācija mums ņem. Jau pa gabalu ņēma. Mums ir zonde dzīva. Kaut kur stāv tagad ir jādabū. Koordinātas ir. Jāieliek telefonā, jāstāsta dabā, kur viņi atrodas. Tā ir zonde, kas ir atlidojusi no Skrieveru meteostacijas. To, ko mēs nofilmējām, tieši tā. Jā, līdz Lietuvai. Līdz Gaisma augstāk cel. Ir 20 metrus no ceļa. Ja? Pirmajā priedē, otrajā priedē. Priedē būs? Jā, Jēglā. Priedē izskat. Nu, braucam tad. Braucam. Mēs jau stāvam virsū. Tā man visu saka, jā. 34, 32, 31, 34, 35. Uz augšu paskaties. Mazāk paliek. 19, No, 18, 17. no, uz augšu pacel. Nav vienādi. Ļoti labi. Kaut kur te jādara. Pēc koka. 15 decibeli. Kaut kur. O! Ir. Ir. Ar visu lecīti mūsu. Kāpēc jūs likāt to foliju? Tāpēc, lai Krievu netraucētu Jā. GPS-am. Smaļens, nē. Jā. Bet gandrīz neizmantoja reālus modeļus. Šanas brigāde. Nu, ko ņemam? Nu, tad beidzot ir jāņem. Tad paņemsim arī koordinātas. Jā.
Nu, Didis kā cilvēks milzis paņēma uzreiz. Jau nenāk. Pielološos. -2 decibeli. Pagaid. Tā lai pavisam. Vari noņemt savu roku no. Paldies. Kur roka? Nē, tu. Ah, Tā. Nu, tad labi, slēdzam ārā. slēdzam ārā. Bļā, viens atrada.